Pavisam citā noskaņā sākas valsts 2011. gada čempionu Latvijas dejās pieaugušajiem Vjačeslava Višņakova un Terēzes Kižlo šovs. Šeit dominē jautrība, joki, un jāteic, ka šie dejotāji, būdami gados vēl ļoti jauni, Terēzei 18, Slavikam 19 gadu, ir spējuši iegūt tiesnešu un skatītāju simpātijas visā pasaulē. Jau jāpiemin Slavika un Terēzes uzvara pērnā gada Blackpooles Under 21 sacensībās, kā arī International Rising Stars. Tie ir divi no pasaules 3 prestižākajiem turnīriem. Kā jau minēju, 2011. gada valsts čempioni pieaugušajiem. Skatītāji savas emocijas neslēp. Un jāteic, tiešām lielisks šo dejotāju personības valdzinājums. Nu jau viņi dejo kopā 4. gadu. Vairāk kārtēji valsts jauniešu čempioni gan šajā sastāvā, gan arī vēl būdami dažādos duetos. Nu, šie dejotāji kļuvuši arī par pieaugušo čempioniem. Veidojot šādus šovus, dejotāji vēl spilgtāk spēja parādīt savu individualitāti un deju interpretācijas izpratni. Bet skatītāji novērtēja Slavika Višņakova un Terēzes Kižlo sniegumu ar 1. vietu, 2. vietā Marta Smolko, Viktorija Puhovika.